Labdien, Morning List video, un šodien es jums gribu parādīt, kā jūs varat izmantot Morning Listu, lai apstrādātu brainstorming, ja prāta vētras rezultātus. Mēs zinām, ka veicot prāta vētru vai brainstorming, mēs iegūstam ļoti daudz rezultātus, tātad vairākas idejas, sarakstu ar idejām. Pats galvenais, kas ir jāizdara šīm idejām, ir jāsakārto tās noteiktā secībā, lai saprastu, kas ir pats galvenais. Parasti, piemēram, ja mēs izvēlamies nosaukumu uzņēmumam vai kādam produktam, mums ir 20 produkta nosaukumu varianti, un mums būtu jātiek pietiekami ātri pie pirmajiem 3, lai saprastu, kurus izmantot. Un šim nolūkam var izmantot Morning List bezmaksas programmatūru. Jūs aiziet uz morninglist.com un var izveidot vienkārši sarakstu, bet var pievienoties, lai šo sarakstu arī varētu saglabāt un pēc tam izmantot ar Facebook vai Google accountu. Es pieslēdzos ar Facebook pie sava Morning List saraksta. Šeit es redzu jau sarakstus, kas ir ievadīti un varu viņus rediģēt vai kārtot. Es izveidošu jaunu sarakstu, kur rezultātā es sakārtošu produkta nosaukumus jaunai cepuma markai. Un es pasaku, ierakstu saraksta nosaukumu, un tā būs cepumu nosaukums. Saku izveidot sarakstu, un tālāk es ievadu šo nosaukumu variantus, kas man ir sanākuši šajā brainstorming rezultātā, vienalga kādā secībā. Tim Tam, Rocky, Oreo, Burtons, Dinamo, KitKat. Es vienkārši pārslēdzos ar tabu un varu pievienot, kā arī varu, ja kaut kas man nav sanācis, varu šo sarakstu, šo nosaukumu izdzēst un turpināt vadīt savu sarakstu. Tajā brīdī, kad es esmu ievadījis visus šos te nosaukumus, es varu sākt kārtot. Es varu saglabāt un aiziet uz sarakstu, vai arī vienkārši spiežu Start Sorting. Un šajā brīdī notiek neticamais, man piedāvā šo te kārtošanas algoritmu tādā veidā, ka man uz ekrāna ir tikai 2 izvēles, un es principā salīdzinu 2 nosaukumus, kas man vairāk patīk. Rocky, Oreo, Dinamo, Chips, Rocky, Tim Tam, Dinamo, Chips, Tracker. Un tādā veidā es kārtoju, augšā es redzu progresu bāru, kādā veidā, cik ātri tas kārtojas, un es iegūstu rezultātu jau sakārtotu sarakstu ar visiem šiem te nosaukumiem. Un es redzu Rocky 1. vietā, Tim Tam 2., Oreo 3. vietā. Es varu spiest edit un kārtot vēlreiz, varu nosūtīt šo uz e-pastu vai nošērot Facebookā. Principā šis saraksts man saglabājas, es viņu arī vēlāk varu apskatīties kopējā sarakstā un šos te rezultātus apskatīties, vai arī kārtot vēlreiz. Tādā veidā Morning List palīdz ļoti ātri, visefektīvākā veidā sakārtot garāku sarakstu.